Un par visu, kas notiek pēc operācijas. Sports, fiziskas aktivitātes pēc vēdera korekcijas operācijas. Jautājums sarežģīts. Galvenokārt ir atkarīgs no tā, vai muskulatūra vai diastāze ir nošūta un nostiprināta vēdera priekšējās sienas muskuļi vai nav. Ja ir lielākā problēma bijusi tikai ar ādas zemādu un muskuļi nav nostiprināti, ka ja nav nošūta diastāze, tad atgriezties sporta aktivitātēs var jau aptuveni 3. 4. nedēļā. Protams, tas viss ir jādara ļoti pakāpeniski. Un es saviem pacientiem iesaku iziet kādu jauku jogas kursu, kur var iestaipīties, izvingroties, sagatavot organismu jaunām slodzēm. Savukārt gadījumos, ja ir papildus vēl nošūta diastāze stiprināta vēdera priekšējās sienas muskultūra, tad atgriešanās sporta aktivitātēs gan ir nedaudz ierobežota. Var sākt kaut ko darīt aptuveni 5-6 nedēļas pēc operācijas, taču mans silts ieteikums ir to darīt fizioterapeitu uzraudzībā, vairāk iemeslu dēļ. Numur 1 mums ir jāstabilizē atpakaļ stāja, jo ja iepriekš ir bijusi diastāze, tad visdrīzākais jūs vienkārši nebūsiet pieraduši pie jaunās realitātes. Respektīvi jāstiprina stāja. Tāpēc es ieteiktu pakāpeniski fizioterapeitu uzraudzībā atgriezties ikdienas tādās fiziskās aktivitātēs. Pilna apjomā aktivitātes pakāpeniski sākumu 1,5–2 mēneši.